Sveiciens, mīļie podkāstu SEO Optify klausītāji. Šodienas mūsu tēma ir, kā mācīšanās var kļūt par labāko karjeras SEO. Un mūsu šodienas viesis ir fantastiskā Santa Grubule. Santa ir mācību centra Alfa vadītāja. Viņa darbojas jau 5 gadus šajā izglītības iestādē. Un, viņa deg par izglītību un cilvēkiem. Un es teiktu tā, ka cik es saprotu, Santa, tu šobrīd atrodies tādā profesionālu, arī tādu karjeras tādā izmaiņā. Un es gribu teikt, ka tu esi tiešām sieviete līdere. Un spēja parādīt, ka vadība var būt mierīga, saprotoša un izaugsme apzināta. Un es gribu teikt, ka tu, manuprāt, esi tiešām tāds cilvēks un ar tādu patīkamu sajūtu un vienmēr ir prieks tevi satikt. Un ir ārkārtīgi liels pagodinājums, kad es tevi pazīstu un varu tevi šodien uzaicināt arī uz podkāsta epizodi. Jā, sveiciens! Sveika, Agnes! Sveika, mīļie skatītāji! Nu jā, kā jau Agnes man stādīja priekšā, esmu Santa. Man ir liels gods šeit būt, un tā ir taisnība. Esmu mācību centra vadītāja, un esmu liels karjeras pārmaiņas priekšā. Un es gribētu sevi dēvēt, ka tiešām esmu jau pieaugušo izglītības eksperte mācību jomā, jo tas, ko es esmu izdarījusi, un tas, ko es redzu no malas, ir, es teiktu, liels lietas. Un, paldies tev, un šodien mēs nedaudz parunāsim par sievieti līderībā, par to, kā mācīšanās ir kā karjeras tāds instruments, un kā tad veidot ilgtspējīgu karjeru un atrast balansu, un vai vispār tas ir iespējams šajā laikā, un tad, kad tu esi arī mamma, un tev ir ģimene, vīrs, un tev ir jābūt. Nu, tā ir sievietē līderei vispār pa dzīvi, vai ne? Labi, Santa, tu jau nedaudz arī iepazīstināji ar sevi, bet kā tu teiktu, ja tev būtu jāapraksta sevi ne pēc amata, bet pēc sajūtas, kā tu sevi stādītu priekšā? Nu, zini, kā tās sajūtas ir divējādas. Viens ir tas, kas tu esi tiešām pēc amata, kas tev liek ieņemt kaut kādus standartus, kas ir jābūt nopietnai, tev ir jārāda priekšstats par sevi labs, bet otrs, tu esi cilvēks, tu esi mamma. Un dažiem liekas, ka vadītājs ir kaut kas wow, bet emocionāli tu esi cilvēks, kas dažreiz slauka grīdas, dažreiz mazgā traukus uzņēmumā, ir psiholoģisks atbalsts. Nu, emocionāli es nevaru teikt, ka šis būtu viegls darbiņš vai tā kā joma, bet sirdsdarbs tas ir. Un ar sirsniņu es jūtu, ka šis ir emocionāli tas, ko es esmu vienmēr gribējusi. Bet turpinājumu pastāstīšu nedaudz jau vēlāk. Ok, super. Un tu esi sieviete vadītājas amatā, ja? Un vai tu vispār savā darbā esi jutusi, ka no tevis sagaida vairāk un kā tu ar to tiec galā? Nu, zini kā, no manis nesagaida vairāk citi. Es pati sagaidu no sevis vienmēr vairāk. Un tā ir sieviešu būtība. Sieviete sev uzliek kaut kādu latiņu, uz kuras viņas laiku grib būt. Un tādā veidā mēs saskaramies ar vienu no populārākām lietām, kas notiek ar sievietēm vadītājas amatos, viņas izdeg. Un, diemžēl, šis ir arī mans stāsts, kad neplānoti man sanāca izdegt, sadegt. Es atkal nostājos uz kājām, bet tas viss arī ir tā iemesla dēļ, kāpēc es šobrīd esmu kārtīgā karjeras maiņā. Un esmu apsvērusi ļoti daudz citus aspektus, kurā šobrīd veltīt savu jomu, bet to es varu darīt tikai tāpēc, ka man ir apakšā izglītība, jo es patstāvīgi arī pilnveidoju sevi, esmu konkurētspējīga darba tirgu. Praktiski jebkurā nozarē es varētu iet strādāt šobrīd. Jā, paldies, ka padalījies. Noteikti man liekas, ka ik viens ir sastapies ar to, ja tu darbojies vai, piemēram, arī freelancā pats, vai arī esi vadītāja amatā, tad, tas, ko tu minēji, ļoti skaisti bija, kad tu sagaidi no sevis vairāk pati, un ka tas patiesībā ir tāda spēle par to, ka tu cīnies, it kā pats par sevi mēģini sev pierādīt, varbūt ne tik ļoti kādam citam, un
paldies, ka padalījies. Es ceru, ka tu tagad jau jūties arī varbūt, labāk. Un esmu uztaisījis arī nelielu ekrānu čāviņu no tava Instagram, un šeit tu rakstīji pavisam nesen, ka sieviete spēja pacelt ģimeni, darbu, māju, bērnus, pienākumus un vēl pasmaidīt, bet pat stiprākā sieviete nogurst. Un arī vispār SEO, tad, kad reizēm var pat daudz, piemēram, domā, kad saliek tos atslēgvārdus, arī mājaslapā sanāk tāda, kā var to, ka pa daudz var būt par skādi, ja? Un tieši tāpat arī ir, karjerā tas, ko tu šeit mini, kad, bet pat stiprākā sieviete var nogurt. Un kādi varētu būt galvenie signāli, kuri ļauj saprast, ka mācīšanās un darīt vēl vairāk vairs nestrādā, bet pat varētu kaitēt? Tur jāstāsta ir daudz aspektu. Manā gadījumā tas sākās ar to, varbūt es sākšu tādu mazu ieskicējumu. Pirmkārt, es esmu mamma zīdainim un 2. klases meitenei. Un apvienot to visu ir ļoti grūti. Tā kā apvienojot, man radās priekšstats, kad es esmu slikta mamma, es esmu slikta vadītāja. Kaut gan visas lietas rādīja pavisam pretējo, bet emocionāli es jau sevi tā kā smadzenēs biju ieprogrammējusi, ka es esmu slikta. Es sāku naktīs negulēt normāli, jo es visu laiku domāju, kā man atrisināt to problēmu, kaut viņa nebija problēma. Sāku domāt par karjeras maiņām un kā būtu, ja es darītu to. Sāku iztēloties lietas, kuras praktiski nav. Un tā es sastapos vienu dienu pie tā, kad mans ķermenis pilnīgi atsakās darboties. Ir svarīga tikšanās, bet es nevaru pat piecelties no gultas, jo man jūtos kā paralizēta. Bet tajā brīdī tas ir tikai tāpēc, ka es zemapziņā to sapulces negribu. Vai to tikšanos paiet tas laiks, mēs sarunājam, ka mēs pārceļam. Es pieceļos un esmu pilnīgi vesels cilvēks. Es teiktu, tas izdegšanas sindroms, tā depresija rodas no mūsu domām. Jo tikai tādā veidā mēs sevi tā kā ar domām noniecinam. Paldies Dievam, man bija tā iespēja meklēt palīdzību. Es sazinājos uzreiz ar savu ārstniecības personu. Sāku dzert arī nomierinošas zāles, kas varbūt daudziem liksies ak Dievs, bet es teiktu, ka tas bija tāds labs atspērienu punkts, jo es izejot kursu sapratu, ko es varu un ko es nevaru. Un tā radās tā doma, ka tomēr ir dzīvē kaut kas jāpamaina. Un tā es esmu šobrīd karjeras maiņas punktā. Un šeit tiešām tas viss savalkās, tāpat kā SEO, labāk ir pareizi un minimāli, ne jau daudz un kvantitātē. Jā, tā vispār ir, kad tā kvalitāte viņa ir labāka kvalitāte nekā kvantitāte. Un tā stratēģija arī un tā plānošana patiesībā reizēm pat var mēģināt paplānot. Un vispār arī tad, ko mēs ikdienā daram. Jo man liekas, ka tik daudz, kas ir jāpaveic dienā, ir tik garš tas to-do lists. Arī man pašai ir tā, ka es, piemēram, tik daudz, kas ir jāizdara, un es izmantoju ChatGPT, es visas savas haotiskās domas salieku, saku, izveido man lūdzu sarakstu, tā kā, lai es zinu, kur man fokusēties, jo reizēm tiešām var būt pa daudz, un tas, ko tu minēji par to, ka tās domas bieži vien var novest pie tā. Un, mēs esam atbildīgi, un man ir prieks, ka tu tomēr spēji ieraudzīt to, jo man liekas, ka tas jau ir viens no tajiem soļiem, ka tu spēji ieraudzīt un ka tu vērsies pie palīdzības. Tā kā paldies, ka padalījies. Man šķiet, ka tas arī tāds iedrošinājums, ka nevajag baidīties, ja ir kaut kādi izaicinājumi. Un, protams, fantastiski, ka tev ir arī ģimene aizmugurē, kas tevi atbalsta un stāv vīrs, kurš tevi tiešām noteikti arī balsta. Jā, kā vīrs arī pirmajā tikšanās reizē, man patīk rīkot arī pasākumus, un es savus pedagogus, savu komandu bieži savedu kopā, un mans vīrs pirmajā pasākumā arī stādīja sev priekšā, esmu Santas Zibans novedējs, un tā arī ir, diemžēl, Sandra piedod, bet tā ir. Bet tas jau ir skaisti, man liekas, ka tieši tā arī ir, kad atbalsta viens otru. Jā. Tiešām var just, kad aiz tevis šīs sievietes līderis, man tiešām gribas tevi saukt par tādu sievieti līderi, un kas stāv ne tikai tā kā pieredze, bet arī nepārtraukta attīstība. Un tad es gribētu tā organiski pāriet arī pie tā,
ko tad vispār mācīšanās tev pašai nozīmē savā dzīvē? Nu, sāksim ar to, ka es vispār pirms es sāku strādāt vadītājas amatā, es paralēli mācījos. Man bija tādas, es teiktu, 3 sfēras. Es biju augstskolas studente, es biju 2 bērnu māma, kurai bija 5 mēnešu vecs zīdainītis piedzimis, tā kā tajā posmiņā jau. Un es biju darba attiecībās kā vadītāja. Un tad jau bija tādas variācijas, varbūt kaut ko pamest. Bērnu tu nepametīsi, darbu tu nepametīsi, jo ģimene ir jābaro, bet ir palikuši 5 mēneši arī, lai beigtu studijas. Un es kaut kā to prātu un darbības saslēdzu visus kopā ar to, ka es uzliku prioritāti mācīšanos, es pabeidzu augstskolu, un tas turpinājās tā, ka es mācos patstāvīgi. Es esmu izgājusi vairākus kursus gan pie, es teiktu, ne jau konkurentiem, bet sadarbības partneriem. Es esmu izgājusi savā mācību centrā vairākus kursus ar lielu nozīmi tam, lai es redzu un varu pilnveidot to, kas notiek iekšienē. Jo es izgāju vizuālo materiālu veidošanu ar Canva pie pasniedzējas Evitas Astičas, un es biju pārliecinājusies par to, ka tas, ko es esmu uzņēmumā ieviesus, kas ir teorija, kas apvij praktisku mācīšanos, ir tas, kas ir vajadzīgs cilvēkiem. Tajā pašā laikā ir jāsaprot, izvēloties mācības, kad tev ir jāpavēro. Nevar paļauties tikai uz atsauksmēm no citiem, bet tev ir jāpavēro mācību plānu, vai tiešām ir tā, ka tev pasniegs arī praksi, ne jau tikai teoriju. Un, ja mēs atgriežamies pie to, cik man tas ir svarīgi, es pilnveidoju sevi. Man tā liekas, katru ceturksni noteikti es izvēlos kādus jaunus kursus vai es eju uz kādiem mītingiem, kur ir kaut kādas kvalifikācijas celšanas pasākumi. Šobrīd intensīvi arī apmeklēju viesuru meklēšanu, apmācības par publisko runu. Tāpat arī skatos bieži ierakstus arī no saviem lektoriem, pasniedzējiem, ko viņi māca. Es to visu savīju kopā, bez tā, diemžēl, mēs būsim nekonkurētspējīgi darba tirgu, it sevišķi šogad, kad ir ļoti liels bezdarba līmenis plānojās. Kā jau mūs te biedē, bet tā arī, diemžēl, būs, ka 2026. gads būs ar ļoti augstu bezdarba līmeni, un vinētāji būs tie, kas būs konkurētspējīgi darba tirgu. Jā, ļoti, man liekas, ka precīzi, kad tiešām, man liekas, tās prasmes un tā prasmju attīstīšana, tas tevi veido konkurētspējīgu šajā darba tirgu un ar visu mākslīgo intelektu, diemžēl, lai cik ļoti gribētos pretoties, bet tomēr tas ir jādara, jo tas notiek tagad, un tas būs uz palikšanu, tas nebūs tā, ka tas izdzisīs, vai ne? Piemēram, nepazudīs nekur, un mums ir jāmācās, un es zinu, ka daudzi šobrīd arī neizvēlās mākslīgo intelektu kursus tikai tā iemesla dēļ, kad viņi domā, ka tur visu laiku mācīs tikai pamatus, bet nē, tas attīstās, un mēs ejam dziļāk, un mēs ejam tālāk, un tas ir pamatā šobrīd, lai tu būtu konkurētspējīgs, jo bez mākslīgā intelekta, es teiktu, ir nozares, kuras vairs nepastāv. Jā, tālūk, kāpēc tavuprāt pieaugušajiem šobrīd ir svarīgi turpināt mācīties un apgūt jaunas zināšanas? Vispār cilvēkiem. Kā tu ieskicēji par sevi, var jau dzirdēt arī tās kvalitātes, bet varbūt, kāpēc tev šķiet, kāpēc ir cilvēkiem svarīgi attīstīt savu šīs zināšanas? Pirmkārt jau sāksim ar to, pieaugušie cilvēki lielākoties šobrīd jau ir, kad viņi ir kādam piemērs. Un, ja mēs skatāmies uz jauno paudzi, kur ir būtiski liels atkrišanas risks no skolas, šobrīd arī es, starp citu, esmu izmācījusies pie jauniešu mentoru, kas tajā ir arī iekšā, un es redzu, ka jaunieši ļoti atkarīgi no mācībām. Tā kā izvēlās nemācīties, izvēlās pamest skolas, un vecāki tur nevar iespaidot neko. Bet, ja mēs paskatāmies tā dziļāk, tas viss ir arī kaut kā savalkās kopā ar to, ka vecāki paši nemācās. Tam bērnam, jaunietim nav piemērs. Tas ir viens aspekts. Tātad tu esi piemērs, pieaugušā vecumā mācoties, tu esi piemērs kādam citam. Tu esi piemērs senioram, kuram tā digitālā pratība šobrīd ir ļoti liela nozīme, jo drīzumā mēs pat pensijas nevarēsim saņemt bez elektronisko parakstu, ja mēs skatāmies tā. Un konkurētspējīgi darba tirgu, mēs darba devējs šobrīd ko novērtē? Viņi novērtē tavas prasmes. Viņi nestāsta, vai tev ir tikai augstskolas diploms, kurā tu esi beidzis, varbūt bakalauru, maģistru, viņi skatās tavas prasmes. Šis ļoti atspoguļo to, ka, ja mēs vēlamies pieteikties kādā vadošā amatā, mums ir jāpild kāds uzdevums, ko mums iedod
PR speciālisti. Un šeit viņi pārbauda ne jau mūsu diplomu, šeit viņi pārbauda mūsu prasmes. Tātad, ja mēs skatāmies kopumā, ir jāmācās, lai mēs pilnveidotu savas prasmes. Un kāpēc tev liekas, kāpēc cilvēki atliek mācīšanos? Nu, ziniet, ir daudz vispār tie aspekti. Sāksim ar to finanses. Viens ir finanses, bet mūsdienās tā ir ļoti maza problēma. Otra lieta, kas ir, tā ir ģimene, ka cilvēki nespēja apvienot mūsdienas, tā kā, es teiktu, to darba tirgu prasības. Tu praktiski no 9 līdz 6 strādā, mācības sākās 7, tev pat nav laika īsti varbūt pārēst. Labi, ja 7 ir mācības, kas sākās jau 6. Un darba devēji uz doto brīdi nav tik ļoti pretīmnākoši, jo viņiem ir komfortabli, ja tavs darbinieks padara darbiņu, viņš tur ir, viņš sevi neaudzē profesionāli, jo viņš izdara savu darbu, tā kā viņam tas ir jāizdara. Jā, tie ir 2 tādi aspekti. Tā kā personīgie apstākļi, kas ir darbs, ģimene un finanses. Tā kā, ja mēs skatāmies, nevienmēr arī tie Eiropas struktūra fondi ir tajā brīdī, kad tas cilvēks grib mācīties. Bet arī ir šīs iespējas mācīties arī bezmaksas, kur cilvēki var uzzināt informāciju, kur, piemēram, var mācīties. Jo es zinu, ka mums Alfā bija tā opcija, ka cilvēki varēja dabūt šos bezmaksas kuponus, ja, un kur viņi var par to uzzināt, vai kam viņiem jāseko līdzi. Jo, finanses ir, bet ir arī iespējas, tā kā tieši tāpat kā priekš uzņēmumiem, tā tad ir visi šie projekti, Eiropas finansējumi. Ja tu tiešām meklē, tad tu vari atrast, un vienkārši ir jāzina cilvēkiem, kam jautāt, nevis ieslīgt, man nav tur tagad naudas, tāpēc es nevaru, jā. Man tas liekas bišķiņi arī attaisnojums, bet, protams, katram ir sava situācija, nevar tā likt, visu teikt, nevar, bet kur skatīties, piemēram, cilvēkiem, ja viņi grib apgūt šīs zināšanas, kur viņi var paskatīties? Burtiski kā viena no galvenajiem faktoriem praktiski mūsdienās visi ir sociālos tīklos. Un visas valsts institūcijas, visi mācību centri liek tās maksas reklāmas, lai mēs vairāk sasniegtu to skatītāju plūsmu. Latvijā gan šis līmenis ir ļoti zems, no Eiropas mēs atpaliekam aptuveni ap 30%, bet, ja mēs skatāmies, kur atrast, ir jāsaprot to, ko tu vēlies pats. Sākumā tu saproti, kas ir sfēra, kurā tu gribi pilnveidoties, un tad tu visvienkāršākais veids, protams, ir mūsu māte Google, kurā mēs iegooglējam, un šeit ir ļoti svarīgi, mēs redzam, ja mācība iestādes ir atslēga vārdus pareizi izvietojušas, tad tas klients tevi atradīs. Ātrāk atradīs, jā. Un tad viņš ar tevi varēs sazināties, un nav jau teiks, ka viņam uz doto brīdi būs tā iespēja mācīties par brīvu, bez maksas. Kas ir par brīvu? Cilvēkiem tas būs par brīvu, bet valstī un Eiropas fondiem tas nebūs par brīvu, jo par to jau tomēr kāds arī maksā. Bet jā, tie būs sociālie tīkli, kur var uzzināt visas iespējas. Tie būs arī valsts portāli, kas ir, piemēram, Nodarbinātības valsts aģentūra www.nva.gov.lv, valsts izglītības attīstības aģentūra, kas ir via.gov.lv. Tāpat ir valsts administrācijas centri un skolas, pašvaldības. Tās spektra ir ļoti, ļoti plaša mūsdienās, jo uz katra, es teiktu, soļa, kur tu ej, tev ir iespēja ieraudzīt kaut kur to, ko tu vari paņemt sev. Un kā pieņemt karjeras un izaugsmes lēmumus, ja paralēli ir ģimene un bērni? Tātad tas jau arī diezgan izaicinošs ir. Kāds varētu būt varbūt tavs tāds ieteikums? Mans ieteikums ir to, ka rīkoties pirmkārt ar sirdi. Jā, šobrīd šajā inflācijas periodā, kas ir diezgan augsts, protams, mums ir jāstāsta finansiālais apstākļus un stāvoklis, bet nav, es teiktu, pat jēga iet strādāt amatā, kurā tu nejūtīsies labi. Un ja mēs skatāmies to karjeras maiņu, tad arī mēs apsveram, paņemam kaut vai vienkārši baltu lapu, novelkam svītru uz pusēm, vienā pusītē plusiņa, otrā mīnusiņa, un liekam, kas mums patīk, kas mums nepatīk, ko mēs protam, ko mēs neprotam, skatāmies, kas mums viss nāk kopā un skatāmies to sfēru, kurā mēs gribam. Pēc tam jau mēs arī sākam meklēt kaut kādus kursus, kvalifikācijas celšanas pasākumus šai jomai, nevaram tikt galā. Dodamies uz Nodarbinātības valsts aģentūru, tur ir fantastiski karjeras speciālisti, kas palīdzēs piemeklēt atbilstošu
sfēru, kurā tu vēlies tā kā attīstīties, mācīties, studēt, strādāt. Starp citu, arī mums Latvijā ir tāda iespēja, kad ir uzņēmumi, kuri tevi aicina darbā, bet viņi veic tavu pusgadu apmācības un par to vēl maksā naudiņu, par to, ka tu mācies. Un pēc tam tev ir iespēja izvēlēties sfēru, uz kur tu aizies, vai nu tur, piemēram, bankā strādāt, vai nu būt tulks, vai kā savādāk. Un arī, man liekas, šajā te, ja cilvēks, piemēram, ir bezdarbnieks, tu minēji tos kursus, tad man, pati tad, kad es arī kaut kādā vienā brīdī, tad, kad gāju projām no darba, arī bija dažas mēnešus, un tiešām vajag paskatīties un izmantot tās iespējas, jo reizēm tur tiešām ir labas opcijas, tu dabū to līdzfinansējumu, arī, ka tev praktiski apmaksā 7, es negribu samaloties ar procentiem, bet, gan līdzfinansējums, gan arī bezmaksas kaut kādas opcijas, tā kā vienkārši jāskatās un jāpameklē, vai ne? Jā. Tā tad, ja karjeru varētu optimizēt kā SEO stratēģiju, uz ko tu ieteiktu fokusēties ilgtermiņā? Es laikam būšu par to, ka es teiktu, ka tava izglītība ir jau tavs SEO digitālais zīmogs. Jo visu, ko tu apgūsti, tas ir digitāli. Tu dosies uz darba interviju, darba devējs var apstīties tavu izglītību, viņš var redzēt tavus kursus, viņš var redzēt, būsim godīgi, darba devējs var redzēt valsts ieņēmuma dienestā ļoti daudz. Tā praktiskā mācīšanās, praktiskās sfēras, nozeres, tās neaizvietos mūs. Tāpat kā santehniķis. Jā. Taču mākslīgais intelekts nevar. Varbūt tas robotiņš atnāks. Varbūt robotiņš, jā, vai skursteņa slauķi, piemēram, jā. Bet tie, kas ir digitālajās prasmēs, ar tiem ir nedaudz grūtāk, jo finanšu analītiķus, jau tagad mākslīgais intelekts diezgan daudz aizvieto. Es teiktu, ka digitālā mārketinga speciālistus arī sāk aizvietot. Mums pat video ģenerēšanas, montēšanas šobrīd var veikt mākslīgais intelekts. Darba tirgū tās profesijas, visas nozeres būs pieejamas, bet ir jābūt gataviem uz to, ka vienkārši mūs savīs kopā ar mākslīgo intelektu. Un, ja tu nezināsi mākslīgo intelektu, nemācīsies, nebūs konkurētspējīgs ar... Es teiktu, šobrīd konkurētspējīgam tev jābūt ne jau tikai darba tirgū, bet jau ar mākslīgo intelektu arī. Bet arī, man liekas, par mākslīgo intelektu runājot, kad viņš jau arī patiesībā ir tik spēcīgs, cik tu viņam iedod to uzdevumu, ko tev no viņa vajag. Un tāpēc man liekas, ka arī šajiem digitālās mārketinga speciālistiem un vispār, ja apgūst, ja jūs esat speciālists savā jomā, tad jūs varat ar šo mākslīgo intelektu ļoti forši skatīties, kā viņš var jums palīdzēt darbā, lai viņš jums atvieglo, paskatīties, varbūt, kur viņš kļūdās un tiešām uzdrošināties, teiksim tā, darboties ar to un iesaistīt to savā tādā ikdienā arī. Vēl tas tāds interesants aspekts, ja tu esi savas jomas speciālists, tu vienīgais vari pārbaudīt, ko tas mākslīgais intelekts izdara, jo es, Santa, nevaru zināt, vai viņš ir uztaisījis pareizi finanšu analīzi, jo es neesmu finanšu analītiķis tajā jomā, tajā brīdī tieši uz to aspektu, vai tā prezentācija ir izveidota pareizi, jo tas varbūt nav mans lauciņš uz to brīdi. Tā kā, ja mēs skatāmies ilgtermiņā, visu, ko tu mācies, visu, ko tu dari, tas ir tava stratēģija ilgtermiņā. Jo tikai tu vari mācīt kādu citu, šajā gadījumā arī to pašu mākslīgo intelektu, tu viņu apmāci savām vajadzībām. Jā, tieši tā. Mēs patiesībā esam arī pietuvējušās mūsu sarunas noslēgumam. Un mans varbūt tas pēdējais jautājums. Tu minēji, ka tu tātad esi šajā profesionālajā maiņā. Kas tad būs tālāk? Kur tu dosies? Kas notiks? Kā tu vispār arī skaties uz nākotni saistībā arī ar savu turpmāko ceļu? Daudz jau noteikti zina, ka tuvākie jau ir redzējuši. Mēs ar vīru esam atvēruši savu betonēšanas uzņēmumu, sieviete betonēšanas uzņēmumā, jā, bet tas viss ir reāli, un tam ir liels pieprasījums, jo šī ir sfēra, kura būs vajadzīga vienmēr. Roboti, diemžēl, nebetonēs, betonēs, bet būs jābūt kādam, kas to visu nokontrolēs, un tā kā viena lietiņa, kuras virzos, tā būs šobrīd celtniecības jomā, betonēšanas jomā, sieviete betonētāja nē, bet sieviete betonēšanas vai būvprojektu vadītāja.
Jā, Sieviete, māte, jā, betonētāja. sieviete, māte, betinotāja, bet es arī nepazudīšu no izglītības jomas. Pagaidām sīkāk neko nestāstīšu, bet arī uzsākšu IKVD izglītības kvalitātes dienestā mācības un došos akreditēt citas izglītības iestādes. Super! Tiešām paldies tev, ka tu padalījies, un es ceru, ka tiešām viss izdosies ar betonēšanu. Tu jau nedaudz ieskicēji, ka diezgan labi jau viss ir ieskrējies, tā kā super, tas tāds arī tāda nestandarta situācija, bet malacis, un tiešām es novēlu, lai tiešām viss izdodas, un gribēju tev arī pateikt lielu paldies, ka tu šodien pievienojies, un pasniegšu tev arī mazas surprise. Paldies, ka tu mani paaicināji. Tas bija ļoti, ļoti vērtīgi, un es ļoti ceru, ka šis stāsts arī kādu tomēr iedvesmos, kad tev ir jāatrod sākumā ceļš pie sevis, pie savas sirsniņas, pie savu prātu, un tikai tad tu vari būt liederīgs arī kādam citam. Nu, ļoti skaisti. Šis perfekts. Tev pilnīgi varēs tā izgriezt un ielikt. Paldies tev, mīļš. Paldies. Paldies. Tik jauki. Tā, nu super.